Ludzas novada sporta skolā projekta ietvaros šobrīd uzsākti ēkas siltināšanas darbi. Sporta namā pēc darbu veikšanas kurināšanai vairs nebūs nepieciešams tērēt tik lielus līdzekļus, jo telpās siltums turēsies ilgāk. Projekta ietvaros Ludzas novada sporta skolā tiks siltināta ēkas ārsienas, cokola siltināšana, tiks veikti jumta siltināšanas un nomaiņas darbi, kā arī ūdens notek caurules sistēmas sakārtotas un durvis tiks nomainītas, jo logi pagājušajā gadā tika nomainīti par pašvaldības līdzekļiem. Kā uzsver projekta koordinātore Ilona Leščinska, veicot būvdarbus, tika veiktas zaļās iepirkuma prasības, kas nozīmē darbu gaitā tiek domāts par vides saudzēšanu. Projekta īstenošanā tika piemērot zaļā iepirkuma prasības. Tas ir tehniskajā specifikācijā bija norādītas prasības energoefektivitātei, būvmateriāliem, kā arī ūdeni taupošās iekārtas un līguma izpildes nosacījumi atkritumu šķirošanā. Darbus paredzēts pabeigt līdz šā gada augustam, lai sākoties jaunajam mācību gadam, skolēni varētu sportot siltās un labi iekārtotās telpās.